Gandarījums par paveikto aizvadītajā periodā un apziņa, ka vismaz daļa ģenerēto ideju tiks realizētas nākamajā 4 gadē. 182 dalībnieki piedalījās jau 4. Talsu novada iedzīvotāju fórumā. Strādājot 9 dažādu sfēru darba grupās, iedzīvotāju fóruma dalībnieku pirmais uzdevums bija noskaidrot, vai pirms 4 gadiem plānotais ir arī realizējies dzīvē. Daudzu grupu dalībnieki atzina, ka paveikts ir tiešām ļoti daudz. Tas, ko mēs redzam, ir liels saraksts ar infrastruktūras objektiem, kas ir tā kā ūdens saimniecība, novados šie sajieta nami. Un kas tad ir tas, kas varbūt iepriekš bija tā kā vēlme sarakstā un tagad jūs viņu svītrojat ārā? No mērķiem nav neviens izsvītrots. Ir precizētas rīcības, un pat rīcības nav izsvītrotas ārā. Tas nozīmē to, ka iepriekšējā reizē šīs lietas ir gana precīzi pateiktas pēc vajadzības, un neesam liekuļojuši arī pagājušā reizē. Šobrīd mēs ejam cauri rīcībām, kuras ir jāprecizē, un svarīgi noteikti prioritātes. Numur 1 saistībā ar speciālistu apmācīšanu, kas ir svarīgi mūsu reģionā uzņēmējiem. Numur 1. Otrs ir priekšlikums radot uzņēmēju fórumu, no kura iegūt nepieciešamās infrastruktūras objekts, kas ir jātīsta, kur ir svarīgi uzņēmēja darbības attīstībai, uzņēmējiem. Ko jūs teikt tiem, kas skatās no malas un saka, tā jau tikai tāda gudra spriedelēšana, neko reāli jau viņi tur nepanāk? Tad, lai viņi atnāk uz 5. fórumu un paskatās, kā tas viss notiek. Vai jūs šodien guvāt apstiprinājumu tam, ka par šiem 4 gadiem tiešām arī daudz, kas ir izdarīts? Konkrēts piemērs, ja mēs runājam par naudu, tabula rezultāti. Paskatieties uz skaitļiem, tie visi izsaka. Rozā flomasters, tas ir... Jā, piesaistītie finanšu līdzekļi. Tie skaitļi ir ļoti skaisti. Tas ir jau realizēts. Tieši tā. Paši talsnieki pārāk maz popularizē savu pilsētu un novadu sociālajos tīklos. Pārliecināts bija Jānis Lazdāns, kurš līdzdarbojās novada tēla un sadarbības darba grupā. Tā arī ir. Ja mēs ievadam, tad neviens nereklamē, arī skolnieki nereklamē vai vēl kaut ko, es nezinu. Varbūt pat, tas pats skolotājs varētu uzdot par pienākumu, kā mājas darbu varētu uzdot, lai katrs uztais sev mājaslapu, Talsu mājaslapu, kā viņš redzētu. Kas ir tas, ko kopīgi nolēmāt, kad nākamajiem 4 gadiem darbs? Turpināt to pašu sakārtošanu, vairāk pievērsties arī internetam, kas ir ļoti neattīstīts priekš Talsiem. Tad tīri tādi elementāri sakārtošanas darbi. Tas paši ir to, ko pamanā pilsētas viesi. Ir toalešu trūkums. Ir atkritumu urnu trūkums, nav sakārtotas publiskās peldvietas, un tāpat pietrūkst ļoti maz ir informācijas, braucot pa to pašu Ventspils šosei, ka te ir Talls. Fóruma noslēgumā bija iespēja ne tikai vērot burvju trikus, bet arī katras grupas prezentāciju, kuras laikā tad visi fóruma dalībnieki tika iepazīstināti ar paveikto un vēl veicamo darbu sarakstu. Kas notiks ar šiem prezentāciju materiāliem, kur viņi tālāk nonāks? Jā, viņi visi tiks apkopot un viņi būs arī pieejami mājaslapās un mēs arī visiem dalībniekiem nosūtīsim šos darba rezultātus un šos materiālus izmantosim gan Talsu novada attīstības nodaļas tālāk dokumentu izstrādē, gan arī Talsu novada fonds, lai tālāk sludinātu projektu konkursu pavasarī. Tātad mēs izvērtēsim tās prioritārās jomas un tad arī aicināsim iedzīvotājus iesniegt projektus. Iedzīvotāju fórums aizvadīts, taču jau pavisam drīz martā katrā novada pilsētā un pagastā vietējiem būs iespēja plānot savas vietas attīstību apkaimes darbnīcās. Dace Mieriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.